tieši priekš interjera dizaina. Tā, mēģināšu iet uz priekšu. Nedaudz noskaidrosim, kas vispār ir Autodesk Revit. Ja man būtu jāatbild tādā īsā definīcijā, tad tā ir autora programma, jeb rīks būvas informācijas modelēšanai. Ļoti īsi konkrēti, ja mēs apskatām Revitu, tad tā būtībā ir datu bāze, kurā mēs liekam iekšā, jo tad, kad uzsākam Revit projektu no nulles, tad tas ir samērā tukši, izņemot to, kas mums ir dots, tie pamata modelēšanas rīki un elementu bibliotēkas, kuras mums vai, teiksim, ir ielādēts mūsu projektā, vai stāv kaut kur blakus. Tāpēc es mēģinu izcelt šajā te slaidā tas galvenās lietas, kas Revitā, tas būtībā ir rīks, gluži kā tās tautā sauktās plaķens ar to plasmasas rokturu. Plasmasas rokturs ir ērti ieguļ saujā, lai pēc tam aizsargā no strāvas trieciena. Tas ir noteikti, un ar šīm plaķenēm var gan nokniet, gan saspiest un pagriezt. Tad rīks samērā universāls, kaut gan tomēr, ja salīdzinām ar tām metāla grieznēm blakus, tad šīs plaķenes arī visu neaizstāja. Tā līdzīgi mums jāizskata arī Revits. Galvenā lieta, ar ko Revits strādā, ir elementi modeļi un arī dati, jeb tas tajā BIM terminoloģijā iekšā ir domāts tā informācija, ko mēs liekam klāt. Ja mēs liekam klāt šo informāciju Revit modeļiem, mēs to papildinam. Rezultātā varam iegūt šo te nododamo failu, jeb tas BIM project deliverables, jeb BIM nodevums, kā latviskoji tas skan. Tur iekšā mēs varam iedot ne tikai pašu modeli, fizisku ģeometrijas aprakstīt, bet arī daudz dažādas parametrus un datus, ko mēs liekam klāt. Rezultātā caur šo te procesu mēs varam veiksmīgi sadarboties ar pārējām sadaļām. Tas ir tas collaboration. Un savukārt, ja mēs veiksmīgi varam sadarboties, tad mēs varam nodrošināt šo te konsistenciju, jeb tādu visa kopējā projekta modeļa vai failu, arī var teikt failu vai modeļa kopā sadarīt, jeb saskaņu, jo caur šo te konsistenciju mēs varam atrisināt daudz dažādas nesaistas, tādas problēmas, kuras rodas elementiem krustojoties, nesaistas un tā tālāk. To papildus, ja mēs darbojamies ar Revit, tad gala produkts, protams, ja mēs runājam par dizainu, tad gala produkts ir arī rasējumi, bet papildus laba lieta, ja opcija ir renderī, ja vizuālais materiāls, un šeit es pieliku arī klāt šo VR, virtuālo realitāti, kas arī ir pieejama un iespējama mūsdienās, sevišķi, ja darbojamies Revitā. Ja nonākam līdz tam jautājumam par Revitu interjeru dizainam, tad noteikti, ja darbosimies Revitā, mums ar kaut ko ir jāsāk, un pie interjeru dizaina noteikti tukšā vietā nevaram pieķerties klāt par to, kāda ir izejas materiāli. Mirkli vēlāk apskatīsim, bet, lai varētu sadarboties ar Revit vidē, mums ir vajadzīgi arī vispārējie sadaļu projektētāji, gan arhitektūra, gan konstrukcijas inženiertīklu labi iekārtojums. Pieslēgšos Revitam, parādīšu, kā notiek process, ja mēs, teiksim, uzsākam pilnīgi no nulles. Revit interfejs, ja man šķietam būtu uzsākts jauns projekts, kaut gan šis man ir jau bišķi apstrādāts un sagatavots mūsu darbam, taču šeit es redzu brīvu tukšu vietu, kur es varu izpausties. Ja mēs Revitā darbojamies, tad darbojamies jau ar gataviem objektiem. Mums ir biblioteka, mums ir elementi, ar ko darboties. Šeit jāizšķir Revitā 3 dažādu veidu modelēšanas rīki, jeb elementu tipi. Viena ir tie, kur ir tā kā sistēmā iebūvēti iekšā un vairāk attiecās uz lineārajiem platnes objektiem, kā pārsegumi, sienas, jumti. Savukārt, ja runājam interjeru dizainā par mēbelēm, tad lielākāties mēbeles ir ielādējums no ārpasaules. Tas nozīmē to, ka mēs varam atrast kādu stūrī noglabāt lādi ar labiem
elementiem, kur ir sagatavot labu bibliotēku, to ielādēt iekšā un izmantot. Vai, kas vēl labāk, varam radīt savu pašu bibliotēku un to arī pielietot ikdienā. Vēl trešais, ko es nenosaucu, ir šis te model and place iespēja, ja varam modelēt kontekstā konkrētajā vidē ar Revit piedāvātiem rīkiem. Ja gribam kaut ko veidot Revitā, mēs uzsākam modelēties ar sienām, tādējādi panākam jau telpu. Tas ir diezgan viegli organizējams. Durvis, logi, ja nepieciešams, varam ievietot ir jau standarta bibliotēka, kur ir pieejama Autodesk, un tādējādi, ja mums interjeram ir vajadzīgs kaut kāda telpa vai kas, tad šo telpu varam uzradīt arī Revit pašu vidē. Es paplašināšu savu skatu, jau sagatavots projekts, trešā stāva plāns ar pārsegumiem sienām, kuru var mierīgi ņemt un aizpildīt jau ar mēbelēm, elementiem un tā tālāk. Kā jau minēju, ja mēs strādājam ar elementiem Revitā, tā ir biblioteka, ir dažādi no malas izstrādātāji, kas dod savu pieejamo. Nevar pateikt konkrēti, kur šis te IKEA ir atrasts, vai varbūt kāds vienkārši ir uzmodelējis un padevis viņu tālāk kā IKEA produktu. Tad šis te elementu būtība ir ļoti svarīga, jo, ja ieskatīsimies iekšā, tad elementam mēs varam piešķirt dažādas parametrus. Pirmkārt, tas ir modeļu nosaukums, ražotājs un šajā gadījumā arī ražotāja kods, uzzvanot attiecīgi vai sūtot e-pastu, varam nosaukt, atsūt, ka tu man lūdzu šādu te pēc šī te koda, un rezultātā mēs šo te produktu panāksim. Ja mēs ejam tālāk un gribam sadarboties ar citām sadaļām, tad tas ir iespējams Revitā, kā jau rādīju slaidā. Tad mums ir arhitektūras fails, kurā varam strādāt iekšā. Ja ielūkojamies šeit dziļāk, mums ir arī HVAC, apkuru veidināšana. Arī ar to mums ir jārēķinās, arī tā skaitā projektējot dizainu. Interjeru dizainā ir svarīgi šo te redzēt, un varam pieņemt, ka mums šeit kaut kur arī parādās konstrukcijas, bet šis konstrukcijas fails vēl nav ielādēts šeit manā projektā iekšā. Ja es to vēlos izdarīt, caur Revit link varu panākt un nest šo te konstrukciju failu iekšā. Es vēl to neesmu darījis, nezinu, kas notiks. Tad pieņemsim, ka man no rīta inženieris ir atsūtījis savu failu ar konstrukcijām, un, ja es tagad apskatīšu, tad šeit viņš ir iedomājies, ka būs viņa dzelzbetona sijas, vajadzēs viņam dot ziņu, ka nedaudz ir jāpalaiž zemāk, jo tās mūsu tīrai grīdai traucē, arī arhitektūra tas skara. Tātad, kā jau minēju, sadarbība Revitā starp šīm te dažādajām projektu sadaļām ir diezgan viegla un nekas vainas. Mājumsim šo konstrukciju failu pagaidām nost, lai viņš mums netraucētu. Dosimies tālāk. Un tātad, ja par interjeru dizainu Revitā, kāpēc ne? Mēs varam Revitā dabūt kopā visas arhitektūras sadaļu šeit iekšā, konstrukcijas, tīklus, mēs to visu redzam. Varam sākt darboties. Jā, tas process ir līdzīgs. Mēs tāpat modelējam, liekam klāt informāciju. Arī galaprodukts ir līdzīgs, jo galaproduktā mums ir dokumentācija. Tomēr atšķirīgās lietas ir tas, ka mēs nedarbojamies ar sienām, mēs nedarbojamies ar pārsegumiem. Logi, ja mums ir ielikt, durvis dažkārt ir jāveido pēc dizaina, tad nākas sadarboties ar arhitektiem un mainīt. Bet viss pārējais ir mūsu lauciņš tieši priekš interjeru dizaina, ir apdars materiāli, mēbeles, apgaismojums un, protams, dokumentācija, kuru mēs rādām. Veiksmīgā lieta Revitā, ja mums ir modelis, tad no šī modeļa mēs varam darināt augšā dokumentāciju. Dokumentācija Revitā
uzradām no stāvu plāniem. Stāvu plānā varam izvietot fasādes skats, jeb šeit jāsaka savādāk elevation skats, jeb sienu notirums uzradām augšā, izkārtojam, rasējam lapas, varam apzīmēt, marķēt un tālāk jau veidot rasējums darbam. Process pats ir samērā sarežģīts, varbūt pat sarežģītāks kā citiem, jo vienmēr ir jautājums, vai modelēt visu vai nemodelēt visu. Vieni saka, nemodelē visu, citi saka, jā, ir forši, visiem patīk, ja viss ir samodelēts. Tādējādi jādomā par to, ka mēs varam arī kombinēt šo informāciju, izmantojot 2D, jeb platnisku informāciju un kombinēt kopā ar modeļu elementiem. Šeit nākās runāt arī par šo te LOD, jeb šajā gadījumā tas ir jātulko kā vai jāizrunā kā level of development, jeb attīstības līmenis. Šeit runa par to, cik daudz informācijas mēs liekam klāt elementiem, jo šos elementus nododot tālāk, mēs varam nodot reizē ar visu iesaistīto informāciju. Par to pareizo ceļu parādīšu, tad kā tas varētu izskatīties, pareizais ceļš modelēt vai nemodelēt. Būtu apmēram šādi. It kā skatā viss ir redzams, informācija tiek uzrādīta no elementiem. Un tā ir viena laba priekšrocība Revitā, kaut arī varam darboties ar elementiem, kuri nav trīsdimensionāli, un mēs tomēr šiem te elementiem varam piešķirt informāciju. Nu, kā mēs varam šim te? Šis ir Revitā izmantojamais field region, ja pazīstam AutoCAD, tad tur ir hatch, Revitā tas ir field region. Tādus varam sazīmēt bez savu galu, bet efekts ir tāds, ka šim te field region elementam varam piešķirt nosaukumu, un ne tikai nosaukumu, tam varam piešķirt arī kaut kādu parametru zem vai nu description vai type mark, ieliekot KL1, kas tas būtu. Es arī viņu šeit varu marķējumā redzēt. Tad viena ir lieta, ka es fiziski šajā skatā ar 2D, divdimensionālu elementu ievietoju kaut kādu krāsainu laukumu. Otra lieta, ka es šo krāsaino laukumu varu nomarķēt. Tikpat veiksmīgi arī šo te. Un marķējot ar dažādiem marķējuma elementiem, mēs dabūnu no viņa ārā dažādu informāciju. Šajā gadījumā tas ir šī elementa tipa nosaukums, savukārt KL, tas ir description, jeb apraksts, kas ievietots. Šeit tāpat ir uzzīmēts virsū tērauda uzliks, savukārt šīs tērauda uzliks ir parametrā ierakstīts koments, un patiesībā šeit ir izmantots field regions ar vienkārši balto krāsu. Pārējiem elementiem šeit, kā piemēram materiālam, kas ir uzlikts šeit flīzī, tur ir savukārt materiāla nosaukums ar vēl papildinātu aprakstu, kas tas par materiālu tipu. Šeit furnitūras elementam ir jau nedaudz vairāk informācijas, un šī informācija tiek ņemta no konkrētā elementa tipa, kurš un šī informācija jau no ražotāja, izgatavotāja, šī modeļa elementa izveidotāja bibliotekas jau satur daudz dažādu informācijas. Skaitā apraksts, katalogu kodu numurs, assembly kodu un tā tālāk. Vēl viena lieta, kā Revitā var papildināt rasējumus vai dokumentāciju, ir 2D elementi, kuri zem kategorijas detail items, kā šī te vāza. Tiem ir, kā elementiem ir laba priekšrocība, bet ir arī daži trūkumi, jo Revitā nav tāda iespēja, kā AutoCAD, teiksim, aizlikt kaut ko aizmugurē. Un šajā gadījumā tā vāza man vienmēr būs priekšpusē, lai arī šķietam viņi karājās iespējams gaisā vai kā citādi ir. Tātad šis detail item elements ir ar nosaukumu vāze, es viņu varu nomarķēt. Savukārt tos zariņus, tie ir parastās līnijas, kuras var izmantot. Vēl iespēja Revitā darboties ar model lines, ir tāda praksi, ja mums ir jāsadala kaut kādos paneļos, tad šos te paneļu dalījumu varam panākt ar
model line elementiem. Jo nevienmēr ir izdevīgi, teiksim, kaut kādu panelējumu mēģināt uzmodelēt. Kaut gan no otras puses, ja izmantot citus modelēšanas paņēmienus, arī šo panelējumu var modelēt tīri fiziski, tad viss ir atkarīgs no gadījuma. Par šo te detalizācijas pakāpi apskatīsim sekojošu lietu. Modeļa elements, jeb mēbele ar nosaukumu atpūtas krēsls. Atpūtas krēslam ir vairākas opcijas. Šeit runa par to, ka sākot modelēt vai darbojoties ar projektu, jums nav obligāti vai nepieciešams šo te panākt augstāko detalizācijas pakāpi elementiem. Varam mierīgi iesākt ar rupjāko, tad norādot galvenos gabarītus. Savukārt, ja šo te elementu, šo te krēslu apskatīsim nedaudz tuvāk, tad marķējumā šis elements visticamāk ietvers iekšā visu, kas tajā pašā elementā ir iekļauts. Krēsla marka, type marka, šeit ir CH1, un ja es mēģināšu uzrādīt jau plašāku informāciju, tad, lūk, ir visa informācija arī no šī te šķietamā kastīšu veida elementa ir iegūstama tādējādi. Šo te pašu krēslu apskatot jau citā skatu režīmā medium vai fine, mēs redzam dažādu šo te izskatu. Šis ir medium režīms Revitā, un savukārt fine režīms mums jau rāda pavisam izdetalizēt. Tad, kā jau minēju, nav obligāti uzreiz ķerties klāt, izdetalizēt mēbeli līdz galam un to darboties. Sākotnēji risinot dizainu, mums pietiek ar nosacītu apzīmējumu, bet informāciju mēs savukārt varam iekļaut iekšā jau pilnīgāk. Te nu nonākam pie tā, kas mums ir izējas materiāls mūsu darbam. Ja ķeramies klāt pie interjera dizaina, viens no variantiem mēs aizējam tukšā esošā telpā, mēs šo telpu uzmēram, mums ir izējas materiāls rasējumi vai PDF formātā, vai ir no mērniecības atsūtīt, vai mēs vienkārši uz papīru atmērot saliekam mērus un radam augšā jau uzreiz Revitā. Kad rasējumi, iespējams, arī dažkārt ir pieejami, apskatīsim arī, kā izskatās punktu mākonis. Nu, un, protams, tas, ko jau mēs iepriekš apskatījām, 3D modelis mums tiek iedots, mēs viņu dabu saņemam no arhitektūras un visiem pārējiem sadaļu projektētājiem. Uzmērījumi. Pavisam mierīgi varam ienest iekšā uzmērījumus. Šajā gadījumā man te ir uzmērījums PNG formātā, tad attēls, bilde, un ienesot iekšā ir pavisam viegli šo tā attēlu pieskailot attiecīgajā mērā. Ja es esmu uzvilcis šeit 496 starp divām līnijām, tad noskailot un tagad jau ir man izējas materiāls, lai vilktu pāri. Ieteicams ir šādos gadījumos neķerties klāt uzreiz pie modelēšanas, bet atrisināt no sākuma šo te visu ģeometriju ar līnijām, un tad, kad līnijas sazīmētas, tad var ķerties klāt pie reālā modeļa veidošanas. Līdzīgā gadījumā ir ar importēto DVG materiālu. Dažkārt būs situācija, ka jums viss projekts, teiksim, ja arī visa ēka ir jaunbūve, un projekts, varbūt visas pārējās sadaļas ir 2D izējas materiālā, ja AutoCAD DVG. To tad var dēvēt par hibrīdu projektu. Jūs savukārt varat visu uzmodelēt vai nemodelēt visu, vai tikai nepieciešamās telpas priekš sevis savām vajadzībām. Un kāpēc ne? Jo ērtāk tā noteikti ir strādāt. Tieši tas pats, mums ir izējas materiāls, varam ņemt un modelēties ar sienām. Atliek atrisināt jautājumu par
durvju modelēšanu, vai tās ir vajadzīgas, nepieciešams, vai ievietot vienkārši ailes, vai jau konkrēto durvju modeli meklēt rokā. Tādējādi tāpats ir piezīmēts. Tādējādi šo modeli varam papildināt ar visu, ko vajag. Tas pats pārsakums ievietot un griezt un uz priekšu. Ja izejas materiāls ir punktu mākonis, tad ienesot Revitā punktu mākoni, arī samērā veiksmīgi varam darboties. Ir dzirdēts pat versijas, ka Revits modelēšana jau punktu mākoņi ir labākais. Nevar to apgalvot, bet mēs to daram. Nav nekāds vainas. Galvenais ir pielietot šo te paņēmienu, kas saucās slice, ir vienkārši griezt, lai mēs tiktu klāt. Lok ir izgriezts ir maza daļa no šī te plānojuma. Tādējādi mēs varam redzēt, kur ir siena kontūra līnijas un mēģināt jau risināt šo te pasākumu. Arī ieteicams ir vispirms darboties ar līnijām un tikai tad sekojoši ķerties klāt pie īstā modeļa. Jāņem vērā, ka punktu mākonis ir, jāsaka, precīzs pasākums, un, ja ieskatīsimies, kādas izskatās griezumā, tad šeit tā īsti, šeit var ļoti labi redzēt, ka telpā ir iespējams palikuši vai kaut kāda nenoņemta aizkara vai kas, un šis uzmērījums, varētu teikt, ir, nevisai precīzs, palikuši vēl uz priekšu nedaudz. Un, protams, viss nelīdzinums un neprecīzas sienas arī varam ļoti labi novērot, kas savukārt palīdz, ja mums ir jāgabū iekšā interjerā kādas precīzas detaļas, furnitūra, mēbeles vai kas cits. Te, protams, jautājums par to, kā dabūt šo te, vai modelēt visu precīzi tik šķīvi, kā ir, vai, teiksim, mēģināt salīdzināt punktu mākoni jau pēc tam, jo punktu mākonis mums kā izējas materiāls ir pieejams, mēs viņu varam apstrādāt arī savādākā veidā, ne tikai modelēt, bet salīdzināt tieši jau mūsu jauno projektu dizaina risinājumus ar šī te punktu mākoņa elementu. Un, protams, ja mūsu izējas materiāls ir Revit fails, tad mierīgi varam tajā sākt darboties. Kā piemēram, esam uzdarinājuši jau stāvu plānus, no kurienes vēl izvēlkam, teiksim, kalauts, jeb mezglu, jeb atsevišķi plānu fragmentu zīmējumus, un tādējādi varam tos apstrādāt. Revitā ērti darboties, vienmēr, jebkurā brīdī mums ir gatavs rīks, ko sauc section, izveidojam griezumu cauri mūsu interesējušai vietai, apskatām situācija šai te mezglā. Plānas istabā izskatās šāda. Ja meklēsim rokā, tad mums šeit plānā jau ir izveidot sienu notirumi. Varam aizdoties uz kādu no tiem. Tā ir minēja, šeit ir projektā ievietots arī veidināšanas fails, kurā daži agregāti ir pieejami. Attiecīgi, mēs dizainā varam rēķināties arī ar šiem elementiem. Tādējādi vai nu griezts ceļot augstāk vai zemāk, vai grieztos veidot kaut kādas nišas ar padziļinājumus vai atvērums, lai nodrošinātu arī šo te tīklu darbību. Nonākam pie tā, kur ņemt modeļus darbībai. Tā pirmā eilītē generic content ir domāts tas contents, ja saturs,
kurš nāk līdz Revita instalācijai. Iesakāms ir to izmantot. Jā, ir arī tur iekšienē novērots dažādas neprecizitātes, latviski runājot gļuki un problēmas un kļūdas, bet pamatā šis kontents ir elementi ir izmantojami diezgan veiksmīgi. Tāpēc pirmkārt tie ir samērā vienkārši un izpildījums arī ir korekts. Otrkārt, ir tāda lieta, kā šo te elementu atainojums plānā simboliski. Tā ir ļoti superīga lieta Revitā. Varu to uzrādīt šādi. Ja atgriežamies pie šī krēsla, ko iepriekš aplūkojām, tad šie 3 režīmi, coarse, fine un medium, mums krēslam, šim klubu krēslam, izpaužās pilnīgi vienādi. Gan viens, gan otrs, gan trešais, kaut arī coarse režīmā šie skati, tomēr krēslu simboliskais attēlums ir vienāds. Tas ir tāpēc, ka, ja es atvēršu šo family, jeb saimnu vaļā editēšanai, tad tas, kā krēsls izskatās plānā, ir noorganizēts, izmantojot palīgu līnijas. Atvainojos. Un par šo te jāatcerās, jo tā ir liela priekšrocība Revitā, jo dažkārt plānojumā mums vajag nepieciešams attēlot mēbeli simboliski, nevis tādu, kā viņi dizainā, tur izskatās pavisam citādi. Un otra lieta, kā šīs te sarežģītās smalkās detaļas mums ierobežo tāpēc, ka smalkās detaļas izmanto vairāk resursus tieši plāna ģenerēšanai un atrādīšanai. Tādējādi par to jāatcerās atvieglot skatu, nevis failu pašu, bet skatu un darbošanos ar skatiem Revitā varam tādējādi, ka šis te mēbeles uzrādām simboliski, nevis pilnajā ģeometrijā, kur dažkārt var būt ļoti sarežģīti. Saturs, jeb elementi, kuri atnākuši no kāda ražotāja, šeit ir domāts, vai nu ražotājs savas intereses labad vienkārši rada šos modeļu elementus savu produkciju Revitā, vai nu ir kompānijas, kas ar šo te ražotāju palīdzību vai sadarbību arī šo te kontentu risina. Jā, ir ok, sevišķi dizainam, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam dabūt šo te konkrēto elementu pareizajās dimensijās ar pareizu nosaukumu un tā tālāk, tas ir labi, bet arī jābūt uzmanīgiem, kā šis kontents elementi var būt izveidoti nepareizi vai neadekvāti, jo tipiskākais piemērs ir tāda veida vannsistēma aprīkojumam, kā izlietnēm vannām, izmantot modeļa elements no 3D Max vai citiem, un tādējādi šī ģeometrija Revitā vairs nav natīvā Revit ģeometrija, bet jau cita veida, kas arī var sarežģīt mūsu dzīvi, noēdot resursus, un šos te modeļus ir grūti dažkārt apskatīt. Jābūt piesardzīgiem. Vislabākais kontents ir tas, kas ir uzradīts Revitā pašā. Jā, un patiesībā vislabākais kontents ir tas, ko mēs radām paši. Pirms mēs radām paši, noteikti ir vērts paspēlēties ar šīm te kastītēm, generic mass modeļu elementiem vai vienkārši generic modelu elementiem. Un tad, kad esam nobrieduši līdz savam darbam, tad varam ķerties klāt un veidot paši savējo ārkārtējās situācijās. Un kāpēc ne? Varam izmantot model in place. Vienu bildi atpakaļ. Model in place mums ir derīgs tad, kad mums ir jātiek galā ar problēmu konkrētajā kontekstā. Izmēģināsim, kā tas darbojas dzīvē. Nu, piemēram, ņemsim šo te pašu. Vānu sistēmu, kur mums jāatrasina mēbeli, es aiziešu uz šo te fasādes skatu, izklājumu dienas, un šo te esošo dzēsīšu ārā, un tur tūlīt pat no nulles radīšu jaunu tai pašā vietā. Tas process ir samērā vienkārši, ja pārzinām Revit rīks un modelēšanai, lai panāktu kādu komponentu, ja modeļu elementu pamatā ir
5 rīki, ar ko modelēt. Tūlīt mēs redzēsim. Tad izvēlušies kā kategoriju furnitūra, došu nosaukumu attiecīgi. Tas man būs FT1. Esmu iekšā un modeļa radīšanai man ir extrusion, blend, walls, sweep, swept blends un tukšā forma ir voids. Šajā gadījumā pilnīgi var izlietoties ar ekstrūziju. Pirms sākt noteikti vēlams izvēlēties darba plakni. Es šo elementu piesienu pie sienas, sāku ekstrūziju. Tievās līnijas būs labāk. Atrisināšu to, ka man blakus ir šī te plata 20 mm bieza, garums man būtu jādabū no augšas 420. Tādu pašu nesam arī otrā galā. Un tādu pašu varētu ielikt arī pa vidu. Jābeidz noķert vidus. Jā, arī nesanāk, es pieņemu, ka es esmu trāpījis, šoreiz par to neuztrauksimies, un noteikti ir apakšējais elements jāizveido, bet, lai panāktu feināk izskatu, ir vērts viņu iekārtot kādu, teiksim, milimetru zemāk, un noteikti arī ar ekstrūzijas palīdzību man neizdosies tādu izveidot, ja divas līnijas pārklājās, tad Revits mums neļaus šo te procesu atrisināt beigās 20 apakšējais, un izskatās būs ok. Mierīgi atrisinām šo te, lai redzētu, cik mums plaukts aizņem. Mierīgi caur griezumu, varam aizdoties un mēģināt sadzīt rokā šo te plauktu. Pievilkt viņu pēc garuma. Nekad nevajag baidīties izmantot Revitā palika līnijas, tās detail lines vai ko citu, lai atrisinātu ģeometriju tādējādi sameklēt piesaisti tam elementam. Un turpinot šo elementu modificēt, varu izveidot attiecīgi nākušos ekstrūzijas priekš. Vēl viena plaukta. Gribētu tos viņu iekārtot ar kaut kādu izmēru no augšas. Viņš man nedod tādu, izliekam paši. 150 liekas vislabākais. Ar mirroru palīdzību nesam viņu otrā pusē. Otra puse nav tik precīzi, kā gribējās. Tas ir plaukts, un pirms finišēt ievietosim arī priekšējo fasādīti. Izmantosim rectangle, un šeit zīmējot varam atkāpties ar offset kāds 20 mm nost. Tādējādi uzreiz panākot par šo ģeometriju. Priekš. Un otrā tas pats būs. Un tomēr, lai būtu pavisam labi, tad ievietosim dzišķi atvērums rokturu vietā. Nopļūsim malas 10 mm, uzzīmējam rectangle. Panesam viņu centrā. Panesam uz leju, 35. Mums tāds pats ir vajadzīgs arī otrā pusē. Finish. Varam nofinišēt, aizdoties griezumā. Uz riekšienē jāatrisina šis te. Paņemsim vēlreiz viņu editēt. Būsim precīzi un pievilksim pēc piesaistēm. Plauktiņu arī zem. Ja šī ir fasādes, ja priekšā atvilkt no durvis, tā noteikti ir vēlams ieregulēt kaut kādā biezumā, tas būs 440, tādā gadījumā mums būs biezums 20 mm, atgriežamies atpakaļ. Varētu teikt, ka mēbeli ir pabeigts, bet mums ir nedaudz vajadzīgs par materiāliem padomāt tādējādi.
varam iedoties iekšā un attiecīgi katram no elementiem piešķirt materiālu. Variants pirmais. Mēs piešķiram materiālu šeit uzreiz no materiālu bibliotēkas. Otrs variants, mēs varam piešķirt materiālu izmantojot parametru un pēc tam jau parametriski mainīt šo materiālu elementam pašam. Šajā gadījumā, pievienošu arī parametru jaunu, kurš būs base material. Tad, kad šis elements ir nofunkcionēts, es viņu varu ieselektēt. Tad viens materiāls, ko es piešķiru šī atvilknē vai durvīm, tas ir iešūts un nemaināms. Savukārt otru materiālu, ja es došos iekšā, tad redzat, materiāls ir iestatām šeit, viņu var mainīt, ja kurā brīdī pēc ieskatiem. Jaunā mēbele ir gatava, varam turpināt doties uz priekšu. Šis ir paņēmiens, tātad model in place, ne pats labākais, jo mēs esam uzbudējuši kaut ko konkrētajā kontekstā un ir samērā grūti to dabūt attēlot vēl kur citur, bet ja izmantosim šeit tikai notinumus un tur arī varēsim uzrādīt šīs te mēbeles izmērus, dimensijas un materiālus, tad ar to viss ir kārtībā. Nākošais, kas mums interesē, ir tikai ērti vai viegli ir panākt kādus saimnes elementu, izveidot Revitā pašā. Ja mēs to, varētu teikt, nosacīt, vēl nemākam darīt, tad jāķers klāt, jāsāk darīt. Kas ir varbūt svarīgāk attiecināt šo lietu uz dizainu, uz mēbelēm un furnitūras elementiem? Tas, ka viena daļa šo te izstrādājumu ir konkrētās dimensijās, un mēs varam atmest šo te Revit family modelēšanas problēmu, kas saistīta ar parametriskumu. Tātad, ja mēs zinām, ka mūsu elements ir konkrētajās dimensijās, mēs viņu varam uzrādīt diezgan ātri un vienkārši mums nav jādomā par šo te karkasu, jeb kustīgā skeleta veidošanu šīs te familijas iekšienē, lai mēs varētu risināt parametriskus elementus. Mūsu gadījumā tas ir vienkāršāk, varam izvēlēties dizainu un ražot to augšā. Ātrais piemērs centīsimies izveidot to pavisam ātri, tad zem akustikas mums ir vajadzīgs jaunu tipu plaukts, mēģinām to uzražot, tādējādi ir jāveido jauna saime, ir family, new family, dodos iekšā templētiem, izvēlos metric furniture, vēlams viņu uzreiz nosaukt, piemēram, speaker stands 1. Tas ir nosaukums, to ir par maz, jārada augšā viss pārējais. Tātad, lai norganizētu procesu, nepieciešams ir vispirms atrisināt šī elementa augstumu. Es esmu jau izdomājis, ka viņš man būs 900 augstumā, līdz ar to viena references plakne izveidojuma augšā, 30 augšējais plauktiņš būs biezumā, savukārt apakšējais plauktiņš mums stāvēs 60 no zemes un 30 biezumā. Atgriežoties šeit skatā, kurš ir plāns, darinam augšā, atkal izmantojot tipiskāko paņēmienu ekstrūziju, plauktiņam, stendam apakšā būs 200 uz 200. Iecentrēsim, lai būtu pareizāk. Tā ir viena ekstrūzija, kur nofinišējot, mēs viņu varam nolikt tur, kur nepieciešams. Otru ekstrūziju varam panākt, izmantojot kopēšanas palīdzību. Tiklīdz viņi ir nokopēti, tā ceļam viņu uz augšu. Ja runājam par to parametriskumu, tad šajā gadījumā nav nepieciešams ar elementus piesaistīt šī familijas failu iekšienē, jo mēs negrasāmies viņu veidot parametriski, nekustināsim arī šos mērus, tādējādi mūsu pieslēgšana ar atslēdziņu nav nepieciešama un nav aktuāla. Veidojam vēl vienu ekstrūziju priekš kājām.
Un kājām izveidosim sekojošu dizainu. To mēs gribam 20 biezu. Nesam vidū. Un vēl tādu pašu risināsim vēl uz 8. Finišējam, saregulējam viņu pēc augstuma. Speaker standam. Šoreiz nebūsim tik svarīgi attiecībā uz materiāliem. Un vēl mums ir vajadzīgs izveidot šīs apakšējās kājas, ja tās varam izmantot blend. Un augšējais mums būs ar diametru 30, ir radius 15, un apakšējais būs pavisam smalks, un tam mēs liekam radiusā 2. Neļām uzrīkot divnieku, ņemsim 4. Ir ok, finišējam šo te pasākumu, apskatāmies, kā tas izskatās no sāna, ķeram viņu ciet, sanesam tā, kā mums nepieciešams, panosīsim uz iekši. 50, tur būs par daudz. Tādas pašas pavairojam arī visur citur. Un pieļauju, ka esmu sagatavojis, līdz ar to lādēju iekšā projektā, saku, ka es viņu reizē arī saglabāšu. Tādējādi, man šķiet, ka ir redzams tas, ka, ja salīdzinām ar konkrētu elementu veidošanu, kur ir sarežģītāki, kā paredzēti, arhitektūrai, durvis, logi, un vēl pēc tam parametriski tie veidošanā ir daudz sarežģītāki nekā mēbeļu elementi vai furnitūras vai vēl kas cits, jo ar šiem ir daudz ērtāk darboties. Un man ir speakers, kuras var pārnest plakus, nolikt viņu augstumā uz 900. Un lai viņš man trāk virsū manam speaker standam, apskatīsimies, kā tas izskatās 3D skatā. Un tieši tādā pašā ceļā, kā mēs pirmīt atrisinājām šo te jautājumu ar materiāliem, to varētu darīt arī šeit. Un kas jāatceras šos elementus, kas ir family elementi un ielādēt, jeb loadable families, vienmēr, jebkurā brīdī varam izmantot leģendu skatu, jeb leģendu Revitā, kuru uzdarinām augšā ar view sadaļu, un attiecīgi šo te elementu varam uzrādīt, atrodot zem furnitūra elementiem, un tagad man jāatceras, kā es viņu nosaucu. Es pēc, tas bija šīs, nē. Tā būs zināt. SST1, ok, meklēju rokā SST1 zem furnitūras, lūk, kur viņš ir. Un es viņu novietoju šeit 20. mērogā, uzrādīšu viņam arī fasādes skatu. Un tādējādi es viņu varu izdetalizēt, parādīt ar izmēriem, mēriem, nomarķēt, aprakstīt, no kā viņš sastāv un kā viņu izgatavot. Tātad pēdējās minūtēs, cik pagāja 15, redzējām, kā uzmodulēt ar Model and Place paņēmienu. Tas nav sāpīgi, tas ir viegli un ātri. Un tikpat viegli un ātri arī family veidot, kas pats ir vēl lielāka pievienotā vērtība nekā Model and Place. Bet ir, protams, gadījumi, kad varam šo problēmu risināt tikai ar Model and Place palīdzību. Un kas svarīgi atcerēties pie darba Revit? Vienmēr mums ir telpas jeb rooms, ar ko darbojamies, un telpa arī var saturēt daudz informācijas. Tūlīt arī parādīšu paņēmienu
iespējams kādam no jums, ja tas ir zināms, paņēmiens, kad telpai varam piesaistīt apdares materiālu nosaukums. Bet šim procesam nav nekāda saistība ar modeli, ar pašu modeli un uzmodelētajiem elementiem un materiāliem. Tas ir tīri vienkārši manuāls datu ievads paņēmiens, bet izmantojot kaut kādas gudrākas automatizācijas rīkus, ir iespējams šo te procesu pātrināt un panākt to, ka no uzmodulētajiem elementiem, kā piemēram siena apdares, šie dati tiek ievadīti attiecīgajās room parametros, jeb sadaļās. Konceptuālie modeļi jau aprunājam, tad noteikti ir vajadzīgs tos izmantot. Filtrēt varam krāsās, filtrēt varam elementus rādīt, nerādīt. Ļoti laba lieta. Design options, design variants darināt augšā, lai apskatītu, izvērtētu dažādas versijas. Un, protams, fāzes. Šeit tas ir domāts kā vai nu kā projektu kaut kāda cikla vai stadijas ABC, bet visbiežāk arī mēs izmantojam šo te fāzi priekšrocību Revitā priekš esošā un jaunā modelēšanas. Ieskatīsimies par tām telpām. Man ir room schedule, room telpu saraksts, jeb tabula, kur ir iekļauts iekšā visas manas projektā izvietotās telpas. Ja nezinām Revitā, ja neesat saskārušies un par Revitu nezinām, tad, kad esam uzradījuši 4 sienas, mums vienmēr šajās 4 sienās ir jādod zināt, ka tur kāds dzīvos, tad jārada telpa. Automātiski 4 sienās Revitā nekas nenotiek, tādējādi mēs varam iekārtot telpu, norādīt telpai jau nosaukumu, numuru un ne tikai. Tātad tie parametri, kuri ir pēc noklusēm, jau Revit templatos iešūt iekšā, tur ir diezgan daudz, un tā skaitā arī tādi, kā, piemēram, materiāls viņi, es esmu pārstāvts šeit latviski, bet viņi ir nosaukums floor finish, wall finish, ceiling finish, base finish un tā tālāk. Šajā gadījumā ņemu šo te tabulu un attiecīgo materiālu var rakstīt iekšā bedrooms. Mums būs forbo, un šie te dati, kā jau teicu, ir manuāli ievadām. Un ja šos te datus, vadām manuāli iekšā, tie kaut kur aiziet, tiek uzrādīt, tiek pievienot šie te room elementum klāt, un attiecīgi varam izmantot gan room color schēmu, jeb krāsu schēmu, lai attainot šo te materiālu apdares krāsu vai apzīmējumu. Un otrs variants izmantot room tagu, jeb telpas marķējumu, kurā varam aprakstīt šo te attiecīgo datu, kas ir ievadīts šeit. Tad automātiski šis marķējums ir tags, uzrādīs šo te ierakstīto ievadīto parametru ir vērtība. Otra lieta, kas mums ir jāapskata pie schedules, jeb visām specifikācijām, ir šī te specifikācija izveidošana pēc konkrētas telpas. Šajā gadījumā man ir multi-kategorijas schedule, jeb specifikācija, kas paredzētu dažādām kategoriju elementiem. Un vēl pēc tam es esmu iekļauts iekšā, ka šajā te tabulā es filtrēju tikai pēc room number, un room numbers ir manā gadījumā 8. Tad visi elementi, kur ir no dažādām kategorijām, tiek iekļauts šajā tabulā. Tā skaitā tur ir gan kontaktlīgzda, gan kaut kāds augsts, kas novietots, un ir lietas noteikti, kuras nav nepieciešams uzrādīt šajā tabulā. Tādējādi mēs varam vēl papildus izmantot filtru un filtrēt, piemēram, pēc šī attiecīgā marķējuma elementa. Tas nozīmē, ka ja es izvēlēšos type marku un type markai likšu, ka filtrēju pēc paņēmienu tādu, ka tas ir lielāks par neko,
Tas nozīmē, ka es sarakstā dabūnu tikai tās vērtības, tos elementus, kuros šajā typemark vērtība parametrā ir ierakstīta kāda vērtība iekšā. Atgriezīšos atpakaļ. Šī tabula man ir šajā lapā izveidota. Redzu, viņa ir tukša. Ielūkojoties šajā plāna fragmentā, redzu, ka šīs elements kā krēsls ir nomarķēts. Domāju, ka tikpat labi arī šis, jo tas ir typemark parametrs, tad es varu turpināt viņus marķēt. Atliek man nomarķēt šo te galdu ar, piemēram, TB1, un noteikti šis te galds ir parādījies šajā tabulā. Tā arī ir. TB1 ar 915 diametrā galds ir sarakstā klāt. Šis ir generic model, viņš ir nomarķēts ar B1, un šim krēslam iedošu, piemēram, krēsls 4, un varam pārbaudīt, vai viņš parādās tabulā. Tā arī ir. Krēsls Grade 2 ir mūsu sarakstā iekšā. Tad paņēmiens izmantojam schedule, ja multi-category schedule, piesaistām viņu konkrētai telpai, un visi elementi, kas tajā telpā uzrādot, ja nav vajadzīgi, tad filtrējam pēc kaut kāda parametra. Par fāzēm. Par fāzēm ir lieta sekojoša. Ja kāds jums jau zina, labi. Tie, kas Revitā darbojas, noteikti zina esošais un jaunbūvējamais pēc noklusējuma Revit templētā vienmēr ir iekšā. Un, ja darbojamies ar jaunbūvu, tad tas noteikti ir New Construction. Angliskajā versijā varam viņu latviskot rakstīt iekšā esošais jaunbūvējamais vai vēl visādi citādi. Šīs fāzes ir iespējams pievienot entās klāt, tādējādi mēģināt pat nosimulēt kaut kādu pat visu būvniecības procesu, bet tas varētu būt ļoti smagi. Zinu, ka šo te fāžu darbību, ja paņēmienu izmanto paneļu vai koku paneļu ēku būvju projektēšanā Revitā, un katrs panelis ir savā fāzē. Mūsu gadījumā fāzes ir divas, esošā un jaunā. Ja apskatām šo attiecīgo stāvu plānu, jeb skatu, kas man šobrīd aktīvs fāzes filtrs, viņam rāda šo valu, viņš rāda visu, un fāze ir New Construction. Tas nozīmē, ka tas viss samodelētais ir jāpieņem, ka tas ir jaunbūvējamais. Mēs varam padarīt kādas no sienām un durvīm fāzē esošajā. Tas nozīmē, ka es izvēlos šīs te divas sienas un vienas durvis un ielieku viņas esošajā fāzē. Un tagad pie man projektēšanas process, arī tas skar pēc tam būvniecības process, nepieciešams ir šīs sienu un durvis nojaukt tādējādi, es viņus ņemu un ielieku fāzē, atstājot fāzi created existing, bet fāzi demolished, tad visiem elementiem Revitā ir šī fāze, kurā viņš tiek nojaukts. Es viņu lieku kā New Construction, tad šie te elementi tiek demolēti, jau nojaukt fāzē New Construction. Un labā lieta, ka ir ieviesti apzīmējumi šiem te nojaucamiem elementiem. Šajā gadījumā tas ir ar pārtrauktām līnijām. Ja mums gribas to visam labi izcelt, tad dodamies pie fāzēm, fāžu filtram. Blakus ir graphic overrides, un šeit pie demolished elementi, ja es izvēlēšos skata režīmā, kurš ir griezts, ja katu ielikt viņam krāsu sarkanot, tad visticamāk, es tagad arī panākšu to, ka šie elementi ir sarkana pārtraukta līnija. Tas ir kā izmantot fāzes, un gribu jums arī parādīt par filtriem. Mēģinām atrast, kur ir filtrs. Filtru labā lieta. Vienu jau uzskatījām, filtrējām room schedule pēc kaut kāda parametra, vai tas lielāks vai mazāks vai nerādīt, tas ir labi, bet vēl viena lieta ir, varam nerādīt vai vēl labāk uzrādīt īpašā krāsā vai izcelt elementus, kuri, teiksim, kādā parametrā satur kādu informāciju. Nu, šajā gadījumā man ir izveidots filtrs un ļoti aktuāli šajiem laikiem, ka šajos krēslos nedrīkst sēdēt, un tie ir sarkani. Tad, ja paņemšu šo te krēslu, tad šim krēslam komentā ir ierakstīts no sitting, nekā nebūs, un šeit nevarēs sēdēt. Filtrs ir ierīkots zem filtru sadaļas, un
darbojas šādi. Tad no sitting filtrs manā gadījumā ir ierīkots sekojoši, jābūt augšā. Tiklīdz komentā ir sastopama frāze no sitting, tā darbojas tas, ka šis te elements tiek iekarāsots ar fill pattern sarkanā krāsā. Noteikti šo te vajag izmantot. Ir lietas, ko var rādīt iekrāsot, vai tieši otrādi nerādīt vispār pēc kaut kādas konkrētas pazīmes. Vajadzētu jums parādīt arī par design options. Pējosim tādas lietas Revitā kā design options un darīsim to šeit. Variants. Pirmais variants, otrais. Okay. Lai ar to darbotos, ir jāuzsāk tāds process Revitā, ko sauc par design options. Tas ir pieejams šeit apakšā. Iespējams, ka kaut kur augšējās ikonās arī dzen, bet vienmēr šeit loga apakš pusē ir iespējams jauns opcijas sets. Tas man būs, netērēšu laiku nosaukumam options 1 un pievienojot vēl vienu opciju 2. Es esmu gatavs darboties. Visi elementi, kur man šeit ir samodelēti, paliek šajā te pamatmodelī, bet priekš šīs te haulas dizaina es gribu izvēlēties kaut kādas dažādas versijas. Tādējādi, teiksim, versiju ar 2 plauktiem, vēl vienu plauktu un divānu, ja būs sofa, ievietošu opcijā, kur ir primārā, un savukārt tagad aktivizēšu opciju numur 2, un tajā opcijā es ievietošu kaut ko citu. Mēģināsim tikt klāt, mums tā vieta būs jāpanāk šeit. Jā, kāpēc, lai te nebūtu speaker standi noklausīšanās, un vēl viens sofa ievietosim. Par speakeriem, jeb skaidruniem pašiem varēs tikai sapņot, attiecīgi pārslēgšos tagad uz vainu modeli, un situācija ir sekojoša. Šo te elementu varam izdēst ārā, un izveidojot duplikātu šim te pašam skatam, varēsim salīdzināt 2 dažādās versijas, bet, lai tās versijas būtu salīdzināmas, viņas ir nepieciešams aktivizēt, jeb ielikt katru savā opcijā. Par to atbildu parametrus pie View Properties, Visible un Option vietā es lieku, šīm skatam es lieku opcijas sets 1, un otram skatam es savukārt likšu opcijas sets 2. Tādējādi man ir 2 plānu fragmenti no viena paša modeļa, kurā ir atrisināts 2 dažādas plānojuma versijas. Ļoti triviāli, ļoti vienkārši, bet es viņus varu salikt blakus un salīdzināt vienu un salīdzināt otru. Attiecīgi, ir iespējams arī panākt elementu specifikāciju tieši pēc tādu pašu filtrēšanas, jeb paņēmiena, ar kura opcijas setā tas atrodas, jeb opcijā, un arī salīdzināt šis apjomu elementu tabulas tādā veidā. Tas no manis šoreiz viss. Paldies! Paldies, Edgaram. Tad varbūt, ja ir kādi jautājumi, tad var komentāru sadaļā uzdot viņus. Un tad es tagad paturpināšu par VREF Revit. Mazliet mazu prezentāciju, tādu ieskatiņu. Tā ir redzama, ja, prezentācija? Jā. Okay. Tad jā, šis būs tāds mazs ieskatiņš šajā VREF Revit, kas tāds par gīku, un tādu mazu ieskatiņu uztaisīsim. Ok, tad sākam.
Tad vīrejs ir tāds kā palīdzīgs rīks dažādiem speciālistiem radīt fotoreāls attēls, šo renderēšanas un simulācijas programmatūru ikdienā izmanto lielākās arhitektūras firmas, dizaina studijas, protams, reklāma aģentūras un vizuālo efektu uzņēmēji visā pasaulē. Tad mazliet par šo Chaos grupu, kas ir tā kā radītājs šim vīrējam, tad viņi ir tāda kā globālais datorgrafikas līderis ar vairāk nekā 20 gadu lielu pieredzi. Vīre ir, teiksim, tā nozars standarts lielākajām arhitektūras firmām un pēc tādiem kā statistikas datiem 98 no 100 lielākajām arhitektūras firmām izmanto šo vīreju kā savu renderēšanas rīku. Un interesants fakts par sabiedrības atzinību. Tad 2017. gadā vīrejs ieguva Kino akadēmijas balvu, jeb kā Latvijā mēs viņu zinām Oskaru, SciTech kategorijā par savu ieguldījumu filmu industrijā. Un šī Kino akadēmija atzina vīreja lomu realistiskā CGI parādīšanās uz lielā ekrāna. Un kas ir vēl interesanti, šī tehnoloģija, kas dabūja šo Oskaru, tiek arī izmantota tajā pašā rīkā, kas ir Vīrē for Revit. Tātad, tas pats rīks tiek izmantots Vīrē for Revit. Tad varbūt kādam ir radies jautājums, kāpēc par Revit lietotājiem vajadzētu renderēt, jo tur jau ir tāds, kā Revitā ir iekšā rīks viņa paša renders, bet, protams, šis ir daudz jaudīgāks rīks un tad, iespējams iegūt klientus jau projektēšanas sākuma posmā. Klienti vēlas zināt, par ko viņi maksā, tāpēc ar skaidrojumiem un 2D zīmējumiem diez vai pietiks. Vizualizācija tā, kas pārdod projektus, tikai tāpēc, ka 3D modelēšana ir labākais veids, kā parādīt savus prasmes, jo, kā zinām, 3D modelī mēs varam parādīt jebkuru skatu, kas ir, ko mēs vēlamies. Tādā veidā arī var uztaisīt jebkuram skatam šo renderi. Un, dažreiz pat šis projekts var izskatīties labāk nekā reālajā situācijā dzīvē. Piemēram, ēku var apgaismot ar, pieņemsim, perfektu, romantisku saulrieta gaismu. Tāpat tās iegūstēt arī uzticību no saviem klientiem augstas kvalitātes renderi. Vienmēr ļauj klientiem justies labāk, ņemot vērā produkta vizuālo izskatu. Skices vai projekta plāna skatīšana prasa diezgan lielu iztēli un ir subjektīva. Skatoties uz šo realistisku attēlu, kas atgādina fotoreālu attēlu un neatstāja noteikti vietas šaubām. Un, klients uzticās, protams, jums, ka dzīvē jūs varat sasniegt tādu pašu rezultātu kā šajā renderī. Un, pieņemiet labāks dizaina lēmums, tā kā vizualizācija ļauj jums veikt labāku noformējumu un, protams, arī atrast dizaina trūkumus. Renderēts attēls parāda objektus būtiski un pilnīgi citā vidē. Piemēram, kā gaisma tiek izplatīta telpā. Tas var krasi mainīt, protams, jūsu dizaina lēmumus. Un turklāt ir daudz vieglāk pārliecināt klientus, iegādāties tieši jūsu dizainu. Un, pēdējais vizualizācija ļauj jums, protams, reklamēt savus projektus. Šī vizualizācija var palīdzēt jums iegūt lielāku ekspozīciju, ko, piemēram, salikt savā mājaslapā. Un tādā veidā kāds potenciāls klients, apskatot jūsu mājaslapu, var iepazīties ar jūsu darbiem. Tādā veidā arī, protams, izvēloties jūs. Tad, kāpēc varbūt tieši izmantot Vīrē for Revitu? Vīrē for Revit, tas ir cieši integrēts Revitā, nodrošinot, ka lietotājiem nekad nav jāpamet šī programmatūra, lai iestīpjām sižetus vai lietotu materiālus, uzlabot apgaismojumu apstākļus. Visi lēmumi tiek īstenoti Revit projektā un nemainot šo BIM datu bāzi. Viss darba plūsmas tiek veikts Revit ietvaros.
jo tas ir kā spraunis, tā nav atsevišķa tā kā programma, jūs darbosieties tajā pašā Revit vidē. Arī, protams, iespējams ērti ievietot pielāgotu 3D apkārtni Revitā, nepiesārņojot savu BIM datu bāzi un neietekmējot Revit darbību. Šis Revits nepaliks dēļ tā lēnāks, jo jūs tā kā integrēsiet viņu vīrē iekšā. Tāpēc precīzi apgaismojumu jāanalizē dizainu pēc tā faktiskā apgaismojuma un tā materiāla patiesajiem atstarojumiem un reflekcijas. Renderi piedāvā augstas kvalitātes un arī augstu izšķirtspējas attēlus un animācijas. Ja vīriem ir augsts veiktspējas motors, kas nozīmē, ka tas var radīt attēlus, kas neatšķirās no attēliem, kas ir uzņemti ar jūsu fotokameru vai telefonu, kam piemēram 64 megapikseli. Vīrējs darbojas nevainam ar citām platformām, izmantojot to vīrēju ekosistēmu. Piemēram, ja jūs izmantojat arī vīrēju for 3D Max, tas arī Autodesk produkts, tad ir viegli pārsūtīt šos materiālus no vīrēju for Revit uz vīrēju for 3D Max. Un, tas, protams, ir ļoti ātrs rīks. Par izmaksu priekšrocībām ir tā, ka ir elastīgas licencēšanas iespējas, ir iespēja šo vīrēju abonēt uz 30 dienām, uz gadu, vai arī iegādāties patstāvīgu licenci. Ir bezmaksas komerciāla līmeņa atbalsts, kas nozīmē, ka jums ir kādi neskaidri jautājumi vai vēlaties kaut kāds varbūt padomīgs, tad, protams, uzdot jautājumus, neko nemaksā, jums atbildēs un jūs uzzināsiet savu interesēšo jautājumu. Kā arī vīrēm ir ļoti aktīvs fórums, kurā cilvēki uzdod visādus jautājumus un tie paši vīrēji tehniskie konsultāti tajā fórumā arī atbild. Kā arī, protams, bezmaksas atjauninājumi, kas nozīmē, ja iznāk jaunā versija, jūs bez maksas šo versiju varat uzinstalēt, ja jums ir aktīva licence. Tad mazliet par šo aktuālo versiju, kas saucas vīrēja Next Revit. Tad viņa oficiāli iznāca pagājušā gada decembrī, 2019. gadā. Un tad mazliet par to, kas ir, kādi jaunumi ir. Tad vīrēja Next for Revit ievieš pavisam jaunu materiālu redaktoru, ko noteikti jums vajadzētu pašiem pārbaudīt viņu nolādēt. Es pēdējā slaidā parādīšu, kā tas ir iespējams, 30 dienu triāli. Un tas jaunais materiāla redaktors veic vienmērīgu darbplūsmu ar AEC industrijas produktiem, kā arī ļoti noderīgi, manuprāt, ir darba kopīgošana. Ja jūs Revitā izmantojat šo worksharing, tad tajā gadījumā jūs arī varat vīrēju ieskatījumus dalīt ar saviem kolēģiem. Kāds ir iestatījis ļoti skaists iestatījums, lai tam jūs kolēģim nav vispār jauni jāsaka, jūs varat šos iesatījumus ar šo worksharing palīdzību arī nodot tālāk. Vēl viens lietas jaunums ir veģetācijas randomizers. Latviski tulkojas kā veģetācijas varbūt pārveidotājs. Un šis rīks padara jūsu Revitā ielādētos kokus. Piemēram, jūs šajā vīrē viņus varat uztaisīt garākus, īsākus, kuplākus, netik kuplus un padarīt viņus daudz realistiskāks. Tad par šo VRScene failu sasaismi, kad vīrēm ir savu ekosistēmu, kur iespējams ar šo failu formātu pārsūtīt failus no vīrē for Revit uz vīrē for 3D Max. Un pievienotajiem apgaismas analīzes rīkiem var precīzi iegūt jebkura laika un lokācijas reālo apgaismojumu renderi. Pieņemsim, jūs vēlaties iegūt 2012. gada 7. jūlija 3 pa dienu šo apgaismojumu, un tas jums arī izdosies. Par Revita attēliem, kas, piemēram, ir pievienoti glāzes rāmī, zīmēs, kā, piemēram, šī attēlā ir autobusu pieturā vai televizoru ekrāniem, tagad renderē arī vīrējs.
vai arī, piemēram, modelējot savus mēbeles, ir iespējams renderēt arī uzņēmuma logo. Tas atvieglo pēcapstrādi, nav nepieciešams šo attēlu manipulēt vēl. Piemēram, viņu lādēt iekšā Photoshopā, tātad jums pietiek tikai ar šo vīrei. Nav nepieciešams vēl kāda papildus programmatūra, kur manipulē tālāk šos attēlus. Ja vīrei Nextēt ir arī, protams, 2 reizes ātrāks nekā iepriekšējā versija, nākamajos slaidos būs salīdzinājumi. Tad, apskatām šos salīdzinājumus. Jā, šeit ir salīdzinājums iepriekšējā vīrei versija, kas bija 3.7. Tāpat bilde, tas pats izmērs ar attēlā pa kreisi. Var redzēt, ka renderēšanas laiks bija 32 minūtes. Un šajā versijā, kas ir aktuālā versija, vīrei Next, šis renderēšanas laiks ir 19 minūtes, kas ir ievērojams uzlabojums. Vēl viens noderīgs rīks parasti šī automātiskā iedarbība baltā balanse prasa vairākus eksperimentus, līdz viens tiek sasniegts ar kaut harmonisku ekspozīciju un baltā balansu. Vīrei Next ir ieviesis opciju automātiskā ekspozīcijā, kas automātiski analizē ainu, lai noteiktu vispiemērotāko ekspozīciju, izmantojot automātisko baltā balansu, jebkuru siltu vai augstu gaismu, augstu gaismas nokrāsu, kas nāk no saules vai virsgaismas, var automātiski noņemt, padarot šo attēlu dabiskāku un realistiskāku. Šeit arī var attēlā pa kreisi var redzēt, ka viņš ir izslēgts un pa labi, kad ir ieslēgts šis baltā balanss. Tālāk. Lai palīdzētu iegūt tīrāku attēlu ātrāk, šis rīks adaptīvā gaisma padara vīrei gudrāk tādā veidā, ka tas analizē sižetus un ļoti svarīgi, ka optimizē stara aprēķinus. Ielādējot, piemēram, HDR kvalitātes bildi, vīreis uztver šī attēla apgaismojumu un attēlo šo apgaismojumu uz jūsu rendera. Šeit arī salīdzinājums pa kreisi ir, kad šī adaptīvā gaismas opcija ir izslēgta. Tas nozīmē, ka jūs esat iestatījis pirms saules leņķi visu manuāli. Šis renderēšanas laiks ir ilgāks, bet, ka jūs izmantojat šīs bildes staru aprēķinu, ko jūs ielādējat iekšā vīrējā. Šis renderēšanas laiks ir 14 minūtēm īsāks, kas ir ļoti noderīgs rīks. Varbūt, protams, vienmēr jums noderēs, varbūt dažreiz vajadzēs manuāli visus šos iestīt, bet ir labi zināt, kad var izmantot tādu opciju arī. Par apgaismu analīzi var palīdzēt vizualizēt, izprast un novērtēt jūsu dizaina patieso apgaismojumu līmeni. Tas darbojas tā, ka gan dienas gaismas analīzē, gan arī mākslīgā apgaismuma analīzē. Un tas var sniegt informāciju gan par spilgtumu, gan arī par apgaismojumu, un parādītais rezultāts parādās vai nu kā krāsa gradients, kā tagad jūs redzat attēlā no zila līdz sarkanam, vai arī kā precīzas vērtības, kā jūs redzat tagad. Tas arī pēcefekts, kas nozīmē, ka pēc tam, ka tas ir izveidots, parametrus var pielāgot un atjaunināt bez nepieciešamības atkal pa jaunu renderēt un gaidīt šīs 11 minūtes. Objektīva ietekme. Kameras objektīva efektiem ir iespēja papildu fotorealisms. Šī iestatījuma ļauj mirgot attēla gaismā, it kā tā būtu īsta fotogrāfija. Turklāt var pievienot arī objektīva putekļus un arī skrāpējums, lai šis attēls izskatītos vēl realistiskāks. Un šie bija tikai daži no vīrei Next aktuālās versijas akcentiem. Labāk Revit integrācija, viedie jaunie rīki un jaudīgs veiktspējas optimizācija ļaus jūsu dizainu vizualizēt nākamajā līmenī. Un
Jā, es noteikti ieteiktu jums pašiem izmēģināt renderēt, izmantojot šo V-Ray for Revitu. Tātad iespējams nolādēt šo trial versiju bez maksas 30 dienām. Ja ir radušies arī kādi jautājumi, tur ir slaidā redzams mans e-pasts, mobilais taurunis. Ir